Naudā, vecīt, visi laimi naudā. Kad samazinās PVN? Anton TV, mēs te patrulējam apkārt Antonijas ielas apkaimēm, meklējam interesantus cilvēkus. Man sauc Ēriks Ozols. Mēs te staigam un redzam, ka terasēs un vispār uz ielām cilvēki ar tādām droši vien iedomīgām sējām. Kāpēc tā notiek? Vai man tikai liekas tā? Pēc, kad tie, kas nedzīvo klusajā centrā un atbrauc šodien, viņi ir iedomīgi. Bet pasies, es tepat dzīvoju un es neesmu iedomīgs, es esmu smaidīgs. Bet es nezinu, kāpēc tā notiek. Varbūt tas status vai adrese, es nezinu, ponti. Kāds ir tas laimes noslēpums? Naudā, vecīt, visi laimi naudā. Nav naudas, nav laimes? Jo mazāk naudas, jo vairāk laimīgs tu esi. Tagad daudz naudas, jo vairāk problēmas un mazāk laimi ir. 10 sekundes pareklamēt savu biznesu. Restorāns Jūzu, Antonijas un Strelnieku ielas stūrieris. Ar viskaistāko skatu Rīgā, latviešu tradicionālu virtuvi, ar nenormāli skaistu terasi. Tagad arī būs saldējums. Viss. Lieliska iespēja nodot sveicienu Latvijas ieņemumu dienestam un uzdot ekskluzīvu jautājumu. Labāk mazāk ar viņiem runāju un pildu savas saistības, bet uz neredzēšanos. Jautājumu nekad nebūs. Kad samazinās PVN? Man sauc Ēriks, 35 gados pa 180 grādiem izmainīju savu dzīvi un redz, kaut kā es dzīvoju. Pamainīju karjeru, pamainīju visu un jūtos laimīgs. Ko tu pamainīji? Tu biji narkomāns un dzērais. Es biju sportists, tīpaši hokejs, un visiem ir priekšstati, ka viņi ir alkāni, ka viņi visu mūžu spēlnīs naudu un tā tālāk, bet īstenībā vienu dienu saprotu, ka tu vairāk viņi nespēlē un kaut kas ir jādara, un tad sāku cilvēkus barot ar garšīgiem ēdieniem. Un tā. Skaties Antons TV un nāc Kluso centru.